Sveiki, mīlīši! Esmu atkal klāt YouTube kanālā Kundigas Raudžoja viss par reģeneratīvo detoksu ar svaigēšanu, augļēšanu, salātiem, holistisku dzīvesveidu, holistisku domāšanu un tā, lai mēs savu ķermeni varam, ķermenim, fiziskajam plānam palīdzēt pievienoties augstākiem plāniem, ne? Un fiziskais plāns jau ir tikai, patiesībā arī ir enerģētisks plāns, arī ir frekvence, tikai sakondensēts, teiksim tā, jā. Tas ir sapresēts, blīvs, visblīvākais no ķermeņiem ir mūsu fiziskais plāns. Un tas ir tas, ko es šajā dzīvē esmu izvēlējusies, kam pievērst uzmanību mūsu fiziskajam plānam. Jo šķiet, ka tas ir visvairāk atstāts novārtā. Kaut arī liekas, ka visi tikai ņemās un darbojās ap ķermeni ar skaistumkopšanām un tām lietām, bet tā patiesībā ir, personīgi manā uztverē, tā ir tikai simptomu nomaskēšana, aizmālēšana un patiesībā ķermeņa degradācija patiesībā, jā, jo tas jau ir, pirmkārt, nebūt apmierinātam ar to, kāds tu esi. Tas ir pirmais jautājums, kāpēc tu esi neapmierināts ar to, kāds tu esi. Un līdz ar to no tā izriet un uz tā dzīvo arī visa skaistuma industrija. Protams, tā ir gadu gadiem, gadsimtiem. Skaistuma industrija ir pastāvējusi un ir dažādi padomi un dažādi triki, kā paildzināt jaunību, skaistumu, uzlabot, pastiprināt, jā. Arī es pastiprinu to, kas ir dots, jā, es izmantoju make-upu, jā, grimu, bet es pastiprinu to, kas ir dots. Bet pamatā es strādāju ar to, kas no iekšpuses to visu veicina un no iekšpuses strādāju ar to, jā. Un tas, proti, ir uzturs. Un šajā ziņā es uzskatu, ķermenis principā ir atstāts novārtā, jo tas uzturs, ko lieto cilvēki šajā pasaulē, šajā laikmetā un vispār, ir novedis līdz tam, ka cilvēks ir neapmierināts ar savu izskatu, ir neapmierināts ar ātro novecošanās procesu, jā, un līdz ar to aktivizējās dažādi citi, tātad šo problēmu risinātāji nāk vietā, ja? Un, protams, tā ir naudas lieta, un te mēs sākam runāt arī par biznesu, vai ne? Bet viss sākās ar iekšējo, viss, kas mums ir iekšā. Un es domāju tieši konkrēti fiziski, tas, ko mēs liekam iekšā ķīmisko savienojumu veidā. Jo visas vielas, ko mēs ēdam, uzturs ir ķīmiskie savienojumi, ja? Un tie ķīmiskie savienojumi ir, tiem ķīmiskiem savienojumiem ir jābūt bāziskiem, ja? Viņiem ir jābūt, jāsakrīt ar ķermeņa naturālo ķīmisko pusi, kas ir bāziskā puse, un ja mēs liekam iekšā skābi, tātad mēs to homeostāzi, kopējo ķermeņa homeostāzi velkam uz leju un cilvēks sāk slimot un sāk sliktāk izskatīties. Veidojās liekais svars vai patiesībā arī zaudēt svaru un nedabūt vietā, ja? Dažādi faktori. Un runājot par šo tēmu, ja, es arī vienmēr pieminu angstrumu jaudu, ja? Par angstrumiem es iespējams izveidošu vēl atsevišķu video, bet tādā īsumā, kas ir angstrumi, tā ir enerģētiskās kapacitātes frekvenču līmenī izmērīšana. Jā. Tā ir ļoti smalka lieta, bet to nekādi neasociē ar cilvēku, ar uzturu, tāpēc, kad atkal par to negrib daudz runāt, tāpēc, ka ja cilvēki tajā sāk iedziļināties, tad nāk vaļā dažādas patiesības un tās patiesības, kuras nav izdevīgas tiem, kas vēlas pelnīt naudu.
Un angstrumu jauda ir cilvēkam vidēji ir 6500 angstrumu jauda. Mēs varam to mērīt kā bateriju. Ja? Mūsu baterijas kapacitāte ir 6500 veselam cilvēkam. Un mums ir jālieto tāds uzturs, kad ir vismaz tie 6500, bet īstenībā tiem būtu jābūt pēc maksimāli augstākiem, tāpēc kā homeostāzes rezultātā. Tie 6500 ir iegūti homeostāzes rezultātā. Mums ir arī jāņem vērā to, ka vielmaiņas rezultātā, jā, arī šūnas atjaunojoties, atmirstot, tātad vielmaiņa, jā, tad šūnu metabolisma rezultātā mums rodas šie skābie atkritumi, jā. Un tās ir tās skābes, ko organismam būtu jāizvada naturālā veidā. Ja? Naturālā veidā, protams, mums visi atkritumi ir uz skābes. Tās ir skābes. Ja? Un tās jau mums ir dabiski. Tās mums veidojās dabiski, tātad šūnu metabolismu rezultātā, vielmaiņas rezultātā. Ja? Protams, dzīvesveids, jā, vēl stress, ar ko mums ir jātiek galā. Mums ir stress ir īstenībā pārāk daudz, arī tā ir vēl viena atsevišķa, protams, tēma, par stresu mēs varētu runāt, bet tas rada arī acitozi, jā. Tas rada stresa rezultātā, stresa gadījumos izvada orgāni patiesībā tiek bloķēti, jo stress ir tas, kas iedarbina izdzīvošanas instinktu, jā. Mums ir jāskrien, mums ir jābēg, mums ir jāaizsargā dzīvību. Bet tas ir domāts īslaicīgi, jā. Īslaicīgi mēs varam izturēt stresa situācijas, ja, tolerēt, teiksim tā, bet ne tādā līmenī, ka mēs tajās dzīvojam, ja. Mēs dzīvojam, un, protams, no tā rodas dažādas slimības, un, protams, šī acitoze, ja. Rodas dažādi bloki, ja, un bloķējās, tātad viss, pirmkārt, izvada orgāni nestrādā tā, kā viņiem būtu jāstrādā. Tas nenozīmē, ka viņi pilnīgi apstājās, ja, strādāt, darboties, bet vienkārši nepilda to funkciju, tā kā tā būtu jāpilda. Tādā līmenī, ja. Un pāri visiem šīm dabiskajām acidozi veicinošām mehānismiem, teiksim tā, ja, mēs liekam arī sevi iekšā uzturu, fiziskā plānā, protams, liekam iekšā uzturu, kas ir uz skābo pusi, ja, kas rada skābes organismā. Tātad uzturs, kas rada iekaisu vispār, ja, un limfātiskos stagnācijas, limfātiskos aizcietējumus, celulārā līmenī. Mēs nerunājam par aizcietējumiem zarnās, mēs runājam par limfātiskiem aizcietējumiem šūnu līmenī, šūnās pašās iekšā. Un tas ir ļoti nopietni aizcietējumi. Un tāpēc arī veidojas dažādi audzēji, tāpēc arī veidojas dažādas slimības. Organisms to nespēja izvadīt. Tāpēc, ka tās vielas, ko cilvēks lieto pārsvarā, ir nedabiskas, neorganiskas. Ja mēs runājam par proteīnu, tas ir otrreizējās pārstrādes proteīnas, jā, tātad olbaltumvielas no dzīvniekiem. Mēs neesam tātad plēsoņas, mūsu organisms nav radīts pārstrādāt jēlu gaļu, jā, vai jēlu proteīnu. Ja patiesībā viņu ēstu, viņu būtu jāēd tāpat, bez cepšanas, bez vārīšanas, jā. Un mēs tam neesam radīti, tāpēc mēs visu cepam un vāram, un jo mēs vairāk redzam, ka mēs cepam un vāram, ja mēs saprotam, ka mēs ēdam sugai neadekvātu uzturu, tāpēc, ka tas ir jāvār un jācep, lai viņu vispār varētu pārstrādāt. Ja? Un turklāt vārīts un termiski apstrādāts uzturs rada atkarības. Tā ir otra problēma. Tu vairs neapēd nedaudz, tu apēd daudz vairāk nekā normāli tu vajadzētu apēst, vai arī tu ēstu, ja tas nebūtu vārīts. Ja? Tātad visi šie faktori, ko es nu pat noskaitīju, iespējams, es neesmu kaut ko pieminējis, noteikti neesmu. Tā ir plaša tēma, ļoti daudz, jā. Bet, protams, mēs nerunājam pat nemaz par skaistumkopšanas līdzekļiem, ko mēs mazgājam matus, kādu gaisu mēs elpojam, kāds mums ūdens no krāna nāk. Pat pudelēs mēs vairs nevaram nopirkt tīru ūdeni, ja tā godīgi, jā, mums tiešām jāmeklē. Tiešām tīri ūdeni atrast jau ir grūti, jo grunts ūdeņi ir piesārņoti, jā. Mēs dzīvojam skābā vidē. Un, protams, jā, mēs nonākam arī līdz tam momentam, jā, ka, protams, tāpēc arī augļi un dārzeņi piesārņot. Es teiktu, ka augļi vēl ir kaut cik vēl nepiesārņot. Tad drīzāk dārzeņi būs vairāk piesārņot. Tas, kas vairāk ir zemē, tas, kas aug ārā no zemes, kas ir tuvāk zemē, tas, diemžēl, ja tur, protams, tiek, tā kā es jau pieminēju, jau tātad piesārņotie gruntsūdeņi, dažādi, tātad nedod Dievs kaut kāds Roundups tiek lietots, jā,
tad tās, protams, piesārņo arī tos dārzeņus un saknes un tādas lietas, jā. Bet augļi tomēr ir nākuši, vai ogas, tā nav patiešo no, kā lai saka, no zemes, jā, vai viņš neizaug uzreiz, viņš veidojas no zieda, zieds izbeidzās un tad veidojas auglis, jā. Tāpēc tur ir daudz tāds smalkāks šis process, šis attīstības process augļiem daudz smalkāks, un es par to arī esmu runājusi, ka galu galā es arī tam pašam dārzenim, es uzticos tam tai visuma apziņai, ka apziņa tomēr strādās tā, apziņa, teiksim tā, lai izdzīvotu, ja kura dzīvība, lai izdzīvotu, darīs maksimālāko, lai izdzīvotu, un labāko no tā, kas tiek iedots, vai ko tā var dabūt, jā. Piemēram, piemērs ar augļiem ir tāds, jā, ka augs vienkārši, ja tā zeme ir saindēta vai nav laba, viņš mēģinās dzīt dziļāk saknes zemē, vēl dziļāk, kur ir kaut cik vēl laba šī zeme. Un auglis arī veidojās tātad pēc ziediem, viņš auga no koka, viņš nav patiešo saistīts, jā, es domāju, ka to var saprast, jā. Un otrkārt ar augļiem arī ir tā, ka var jau arī just, ar laiku izveidojās tīri intuitīva sajūta, ka tu ej uz veikalu un tu vienkārši jūti, ka šis auglis ir ēdams, šis nav. Protams, sākumā jūs ieiesiet, arī kļūdas izdarīsiet, vai jūs apēdīsiet augus, kas galīgi nav ēdami. Bet jūs sapratīsiet, kas tie par augļiem. Jā. Es, piemēram, eju pa veikalu, es bieži vien jau redzu, tie ir plasmasas āboli, šī ābola ir labi, es viņus momentā ņemu, jā. Un izstrādājās kaut kādā, varētu arī teikt, enerģētiskā līmenī, izstrādājās intuitīvā sajūta, ir komunikācija. Tas auglis bezmaz vai komunicē ar tevi, jā. Tātad to tiešām jūt tādā līmenī. Jā, un šodien mums arī tēma mums ir vēstule, ko es jums nolasīšu un mēģināšu uz to atbildēt pēc iespējas no tā, ko es esmu mācījusies, jā, kā reģeneratīvā detoksa instruktors, un arī pēc tā, ko es zinu, ejot cauri pati, un saviem klientiem, kolēģiem, kam mēs strādājam, mēs redzam, kā tas viss ir. Tātad visa šī informācija ir man kalpojusi par pamatu, lai es šeit runātu, vai ne? Un būtībā mēs runājam par limfu, jā, un limfa ir tas galvenais, par ko mēs vispār šeit runājam, jā. Limfātiskā sistēma ir pats galvenais. No tās būs atkarīga visa organisma veselība. Vai tas būtu kauli, vai tie būtu mati, vai tās būtu sirds, aknes, virsnieres, vienalga. Pirmais ir limfātiskā sistēma, jo ap katru šūnu organismā būs limfa. Ap katru šūnu, pilnīgi jebkuru šūnu. Visas šūnas pēc principa ir viss vienāds, tikai katram no audiem šūnām ir cita informācija. Tātad, ja konkrētā šūna aiziet uz to vidi, tātad aiziet tā kā cilmes šūna aiziet uz to vidi, kurā tā tiek novadīta, kas vienādās cilmes šūnas iegūst citu informāciju audos un kļūst par to audu šūnām, ja? Bet pašā tādā primārajā veidā, ja, tātad tās šūnas tiek spēj tātad adaptēties un iegūt, tātad ņemt to informāciju no tās vides, ja. Tātad vide nosaka, kāda būs tā šūna, ja. Tātad vide nosaka, kāda būs tā šūna. Gan fizioloģiski, ja, akna, piemēram, vai sirds, gan arī vide, kurā mēs tām šūnām ļaujam peldēt, ja. Un, ja šūnas nesaņem pietiekam uzturvielas, tām nav iespēja izvadīt atkritumus, ja, sākās pūšanas process, sākās fermentēšanās, tas ir arī tā kā, ja mēs iedomājamies, mēs braucam pilnā autobusā, autobus ārā ir, nezinu, 35 grādi, logi visi ir ciet, visi elpo, šķauda, klepo, un nezinu, kas notiek, ja, un logs nevar attaisīt, un jābrauc uz tāls ceļš, un varbūt nekad arī tos logus neviens neattaisīs, ja. Apmēram tādā vidē dzīvo šūnas, kuras smog, un loģiski, ka tādā vidē veidojās slimības, veidojās parazīti, patogēni, kuri uz to, tātad šo situāciju mēģina kaut kā risināt, apēdot, vismaz to fermentēto, pūstošo, apēdot, ja. Un uz parazītiem nebūtu jādusmojās, viņi vienkārši pilda savu sanitāru uzdevumu dabā, ja. Mums ir jānomaina vide, mums ir jāmaina vide, mums viņa ir jātīra, mums vienkārši jādabū iekšā tātad skābeklis un
jārada kustība, ja, lai būtu kustība. Stagnējošā dīķī arī veidojās aļģes, ja, arī aļģes ir sanitāri, ja, tātad sēnes, aļģes un dažādi sēnītes, ja, nu, tas ir tāpat sēne, fungus, mikroorganismi, ja, baktērijas, tās visas ir tātad sanitāri mūsu dabā. Un katram organismam un katram organismam ir savas baktērijas pirmkārt, un arī, ja jūs lietojat, piemēram, augļus, ogas, melones, dārzeņus, ja, tad, protams, tās baktērijas arī būs, bet tās būs labās baktērijas. Tās baktērijas, kas mūsu ķermenim palīdz, kas palīdz, piemēram, veidot B klases vitamīnus, ja, kaut vai kā piemērs, ja. Jeb būs patogēnās baktērijas, ja, kas mums dara pāri, un tās baktērijas savukārt rodās no uztura, ko ķermenis normāli nespēj sagramot. Ja? Veidojās fermentēšanās, veidojas skābes, kas bojā audus, organisms ieslēdz tātad pretiekaisuma mehānisms, ļoti izteikts šis process ir autoimūnās saslimšanas, tās saucamās, ja, tas patiesībā ir nekas cits kā vienkārši acidozi. Ja? Un varbūt no malas izskatās, ka šūnas uzbrūk viens otrām, bet tās ir vienkārši patogēnās baktērijas, kas rada šo visu vidi, un pirms tās šūnas ir sākušas bojāties pavisam, viņas vienkārši pirms laika jau tiek izslēgtas. Bet labi, šī tēma būtu arī vairāk jau jārunā tiem, kas ir speciālisti, jā, teiksim tā. Es neesmu šajā ziņā ne ārsts, ne bioķīmiķis, ja, bet es vēl pamatprincipu esmu sapratusi. Ja. Es daudzas lietas iztulkoju arī caur intuitīvo izjūtu. Un ļoti bieži intuitīvā izjūta man ir vispirms, un es par to jau sāku runāt saviem vārdiem, un parasti kā apstiprinājums man nāk kāda grāmata vai kāds zinātnieks, kas reāli to ir atklājis, un par to arī runā. Un tas ir ļoti interesanti, ja, ka tātad man šī informācija vienkārši rodas, vienkārši nāk, un tas arī ir pateicoties tam, ka es tiešām uz to strādāju, un arī to ir jātrenē kā muskuļus. Mēs trenējam arī šo intuitīvo spēju redzēt pasauli. Un to var darīt jebkurš cilvēks, un jebkuram ir šīs spējas. Mums visiem cilvēkiem ir ieliktas šīs spējas, šie talanti, tikai tie ir jāattīst, vienkārši jāattīst. Ja? Un, jā, atgriežoties tātad par limfātisko sistēmu, šodienas vēstule ir arī par limfu būtībā, jo tātad es vienkārši šo ievadu gribu izstāstīt šo ievadu par limfātisko sistēmu, lai jūs izprotat, kāpēc veidojās slimības. Ja? Un tad, kad jūs šo sapratīsiet, jums būs daudz vieglāk vispār uztvert pasauli, ja, jo ļoti daudz, viena no lielākajām bailēm cilvēkam ir par veselību. Bailes ir tad, ka mēs kaut ko nesaprotam, jo mūsu prāts nevar to zināt un nevar to saprast, jo tam ar to nekad nav bijis saistība vai sakars. Ja. Un tagad cilvēks ļoti tālu turēts no patiesības, ja. Tad cilvēkam ir iepotēta pilnīgi cita informācija, pirmkārt, lai būtu bailes, ja, un ar bailēm ir vieglāk manipulēt. Bet, jā, tātad es nolasīšu vēstulīti un mēģināšu to arī atrisināt. Tātad, jā, es pirmkārt arī gribu pateikt to, ka man ir tātad arī Telegram kanāls. Telegram kanālā mēs runājam ļoti daudz par šo informāciju. Informācija tur gan ir jau gadiem ir savākta, un tur vienkārši, ka ieiet tajā kanālā, tur vienkārši no sākuma visu skatāties, un tur jūs visu daudz ko atradīsiet. Jā? Tātad svaigāšanas terapija ar gundegu. Tas ir Telegram kanāls. Un, protams, es rīkoju arī augļu ēšanas izaicinājumus. Tie ir ļoti interesanti. Cilvēki bieži vien atnāk un nemaz nevar iedomāties, ka kaut kas tādā līmenī būs, jā, pilnīgi savādāk, kā vispār pieņemts. Jo tā ir autorprogramma, to esmu izveidojis pati, protams, balstoties uz patiesību, ja, kuru es neesmu izdomājusi. Ja. Patiesība ir daba un fizikas likumi. Un mēs to patiesību uzzinām tad, kad mēs to darām, un mēs to pieredzam paši. Ja. Tur nav vairs vajadzīgs neviens skolotājs, tur nav vajadzīgs nekāds diploms, ja, lai jūs saprastu paši, kādot ābolus mēs varam uzlabot savu veselību, un pavisam nopietni. Tas tāds piemērs, vai ne? Un tātad es rīkoju šīs programmas, es rīkoju arī, man ir arī, protams, darbs 1 pret 1, kur mēs tiekamies ar klientu
Mēs izrunājam, tātad izējam cauri oficiālajai reģeneratīvā detoksa veselības anketai, izanalizējam tātad esošo situāciju un tātad izlemjam, kā mēs rīkosimies tālāk. Ja? Tā ir arī tāda programmiņa, tātad šī padziļinātā konsultācija, kā es to saucu, un tātad mēs varam sākt no tā. Tātad man ir dažādas iespējas, kā jūs varat ar mani strādāt, un ilgāk termiņā, īstermiņā, ielikt izaicinājumos, ielikt atkal izaicinājumos un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tā, labi, es tagad izlasīšu ātri tātad šo vēstulīti, jā. Tātad, to es arī aicinu, tie, kas vēlas, es atbildēšu uz jautājumiem, vienkārši uzrakstiet man vai nu komentāros, ja jums ir kaut kādi jautājumi, vai nu rakstiet man Telegram kanālā, jūs varat man rakstīt uz e-pastu, vienkārši uzrakstiet savu vēstulīti, un es kaut kādā no šādiem video centīšos atbildēt, jā. Protams, jūs esat arī laipni lūgts atstāt ziedojumu par savu jautājumu, kaut kādu simbolisku enerģijas apmaiņu. Tātad tas arī ir, kā saka, jūs esat laipni lūgts to izdarīt. Bet ķersimies pie lietas. Tātad gribēju pajautāt par alerģiju pret augļiem. Manam dēlam ir 10 gadi. Ir alerģija praktiski no visiem augļiem, aptuveni no 3 gadu vecuma. Reakcija ir niezošs kakls, momentāli aizsmog balss un ir liels diskomforts. Dažreiz vēl niez un asaro acis. Lasīju, ka bieži šī alerģija ir arī cilvēkiem, kuri ir alerģiski pret ziedputekšņiem. Un arī dēlam katrs pavasars ir diezgan mokošs. Vienīgais, ko viņš var ieēst, ir zemenes, dažas šķirnes no vietējiem āboliem, ogas, tādas kā upenes, jāņogs, ērkšķogs. Nu, es teikšu, ka tas pat ir ļoti labi. Tas ir, jau ir, es domāju, ka pilnīgi no visiem augļiem, bet te ir diezgan augļi jau, ko var ēst. Un es izlasīšu tālāk, un es izkomentēšu, ja? Tātad tomēr mēs varam ēst zemenes, kaut kādas šķirnes vietējos ābolus, un to visu vajag piefiksēt, ja, ko tas bērniņš var ēst. Un zemenes, ogas tādas kā upenes, jāņogs, ērkšķogas, ja? Lieliski, ja mēs ogas dabunam iekšā, viņas vajag ēst ļoti daudz. Pēc ka ogas ļoti labi tātad elektrizē organismu. Es runāju elektrizē, tāpēc, ka mūsu organisms vispirms ir elektrība, jā, enerģētiskais potenciāls, frekvence un smalkais plāns. Un tikai pēc tam tas ir fiziskais plāns, jā. Bet tas, kurā gadījumā, ir saistīts ar visiem plāniem, jā. Tas noteiks arī tavu dzīves kvalitāti. Un mēģinu saprast, kāpēc organisms atgrūž un izrāda pretestību pret to, kas viņam dabiski būtu piemērots, jā. Un te mēs ļoti bieži laužam šķēpus, un cilvēki uzskata, tātad, ka ne visiem augļi der. Augļi der visiem, tāpēc, ka tas ir cilvēkam radīts vai visai dzīvai radīts uzturs, dieva radīts, dabas radīts, tāpat kā mūsu ķermenis, ja, ir dieva un dabas radīts. Nav laboratorijā ražots, pagaidām, cerams. Ir arī kloni, protams, jā, bet es domāju, ka mēs runājam šajā vidē, mēs vēl esam organiski materiāli, teiksim tā. Un te ir mazliet tāds kā smiekliņš, jā, bet tā ir. Un te laužot šķēpus, jā, cilvēki izlēma, ka augļi no visiem, un cilvēks reāli aiziet prom no augļiem, un reāli sākās maldīšanās. Un man to ir atzinuši cilvēki, jā, un viņš ir maldījies, un pa brīnumu izejot šo izaicinājumu, izejot cauri simptomiem, par to es arī daudz runāju, ja, ka mums ir šie atvesaļošanās simptomi, ka cilvēks par brīnumu pašam sev atklāja, ka viņš tomēr tos augļus var ēst, un tā situācija sāk uzlaboties, ja? Tātad, iespējams, es esmu palaidusi kaut ko garām no tevis par šo informāciju, ja? Būtu ļoti pateicīgi, ja tu varētu sniegt vismaz virzienu, kur meklēt risinājumu. Noteikti, ja? Jo saprotu, ka pie standarta alergologiem atbildi nedabūšu, ja? Nu, tas ir tā, kā cilvēks izsakās, ja? Un es arī pati varu teikt, ka es gadiem esmu staigājusi pie mediķiem, jā, tad arī ar savu problēmu, un neviens man nav spējis dot atbildi. Un atbildi man ir devusi tieši svaigēšanu. Redzēju, ka kopējā čatā var tev jautāt. Jā, tātad, jā. Pirmkārt, alerģijas pašas par sevi. Visas alerģijas atkal mēs ejam atpakaļ pie līmfas. Tāpēc šodien bija, tā kā ievadiņš bija līmfa, jā. Visas alerģijas ir limfātiskā sistēma. Limfātiskās sistēmas reakcija. Tad, kad mēs apēdam augli,
auglis momentā iedarbojās uz to limfātisko sistēmu, momentā notiek šī reakcija, protams, tāpēc, ka augļi arī ir skābo, viņi sākumā ieiet kā skābe, un pēc tam tie paliek par bāzi, ja, ir tā. Bet tie iedarbojas uz limfātisko sistēmu. Tā ir limfātiskā sistēma, un, protams, par alerģijām arī atbild daļa no šīs visas pavadiena ir arī virsnieres, kā vienmēr, ja. Virsnieres ir saistīts, protams, ar nierēm, un atbild par nieru filtrēšanu. Tātad, kā mums filtrēs nieres, ja? Un tātad, bet virsnieres būs atbildīgas arī par neirotransmiteriem, par dažādām neiroloģiskajām problēmām. Protams, virsnieres arī sintezē dažādus hormonus, tātad visi šie pretiekais un mehānismi par virsnieriem ir ļoti, ļoti liela nozīme. Vismaz es varu pateikt vienu, ka te var kaut ko darīt jau, ja cilvēks jau ēd vispār kaut kādus augļus. Tas jau ir labi. Tāpēc vajag izvēlēties to, ko var vai spēj panest. Ja, spēj panest kaut vai tikai vienu ābolus, ir cilvēki, kur tikai var apēst tikai ābolus. Ja. Ir cilvēki, kas vispār nevienu auglu nevar iēst sākumā. Tad mēs sākam ar dārzeņiem, mēs sākam ar dārzeņu sulām, ja, salātiem, tādi tomāti, gurķi, ja, un tādas lietas. Tātad mēs tomātus, gurķus saucam arī par augļiem, bet vairāk tā kā dārzeņu augļi, ja, jo tajos nav tik ļoti, tātad nav tas fruktoze tik daudz, ja, bet fruktoze mums ir vajadzīga, ja. Tur vairāk būs tā kā saliktie cukuri arī, bet tur cukurs vispār kā tāds ir mazāk. Tie būs vairāk tā kā, cēlājs spēks un tīrītājs, varētu teikt, ja. Viņš vienkārši mitrinās un dos elektrolītus, ja, tā kā jebkurā gadījumā pie augļiem mēs pieskaitām arī tos. Tā kā, ja pat cilvēki nevar apēst nekādus no tiem, klasiski, ko mēs zinām, kas ir augļi, saldie, ja, tad mēs noteikti varam sākt ar tomātiem, gurķiem, paprika, cukīnī, avokādo, ir arī ķirbis, skaitās auglis, principā, jā, bet, ķirbi var gan svaigā veidā, gan arī viegli termiski apstrādāt, arī termiski apstrādātie dārzeņi arī ir mūsu, tātad repertuārā, kā saka, jā, lai ieietu vispār šajā iekšā. Ja. Jāsāk, protams, ir ar izņemšanu visu piena produktus izņemt ārā. Ja. Vismaz uz to laiku, kad mēs strādājam pie šī reģeneratīvā detoksa, un tas var ieilgt gadiem. Ja. Cilvēks patiesībā atjaunojās 7 gadu laikā. Ideālā variantā cilvēks 7 gadus ēd tikai svaigu. Tad mēs varam runāt, bet tad būs arī process, ja. Tajā laikā, jā, mēs varam izdilt, mēs varam būt ļoti tievi, mēs varam izskatīties pat pēc putnbiedēkļiem. Mums var būt pasliktināties situācijas, bet, ja mēs to visu izprotam, kā mēs to darām ar prātu, tad zināšanām, un tāpēc es arī iesaku to darīt kopā ar tādu cilvēku, kas jūs var tā kā pieskatīt, jā, piemēram, es vai vēl kāds cits cilvēks. Pasaulē ir vienkārši iegūglējiet reģeneratīvais detoks, un iespējams jūs atradīsiet vēl kādu. Bet, jebkurā gadījumā ir cilvēki, kas zina ar zināšanām, ja, kas vismaz ir gājis tam cauri. Ja. Tā kā tas ir viens. Otrs ir, ko varbūt es tā baigi plašākai publikai par to, baigi nekādas padomas nevar iedot par ārstnieciskiem augļiem. Ja. Izmantot ārstnieciskos augus var gan formulu veidā, ja, gan arī, ja pieņemsim finansiāli cilvēks, viņš nevar to atļauties, tad mēs varam vienkārši meklēt augus, ja. Un augi būtu vajadzīgi izvada orgāniem. It īpaši nierēm, es pat teiktu arī plaušām, tas, kas palīdz atkrēpot, kas svīst, svīdina, tātad iet uz pirtīm, mēģināt tātad taisīt vaļā šos izvada orgānus, ja, jo mūsu, piemēram, āda ar svīšanu, ja, ir kā trešā niera. Un tās ir arī tāds padoms, ja jūs ļoti svīstat, ja, pilnīgi nedabiski, tad vienkārši āda kompensē nieru darbību, ja, arī karstā laikā un tā. Bet turklāt, ja vispār nav svīšana, ja, tur atkal ir problēma. Tā labāk ir svīst, nekā nesvīst nemaz. Es kādreiz vispār nesvīdu, ja. Un tas ir arī tātad stagnācija, tā limfātiskie aizcietējumi, aizprostojumi un vairogdziedzera mazspēja arī, jā. Tātad vairogdziedzers regulē šos visus procesus, jā. Tā kā mūsu organisms ir no vienas puses ļoti vienkāršs, un es uzskatu, ja mēs dodam organismam
cilvēkam paredzēto uzturu un vielas, ja, tad organisms arī pats visu sakārtos un visu izdarīs, kā tam ir paredzēts darīt un kā visam paredzēts strādāt. Ja. Tiklīdz mēs sākam tajā iejaukties ar savu nezinošo prātu, jo mūsu prāts nezin. Ja. Patiesībā mūsu prāts nevar zināt šīs lietas, par kurām nekad neviens nav runājis, un tāpēc tas ir kā izņemt grāmatu no pilnīgi jauna plaukta, nekad nelasītu grāmatu. Ja. Tieši par to arī ir. Tāpēc es par šo runāju, es cenšos stāstīt ļoti vienkāršiem vārdiem. Es bieži aizpiņķerējos, man patīk aizrunāties par kosmiskām lietām, par enerģētiskām lietām, par intuīcijām un par frekvencēm, ja? Jo tas ir pamats visam. Es nāku šeit kā gaismas būtne, es nāku šeit savā ķermenī kā gaismas būtne, kā šis garīgā būtne, smelties šīs zemes pieredzi, ja? Šīs ļoti zemās frekvences pieredzi. Ja? Un es sapratu, ka mans ķermenis bija zemā frekvencē, jo tas slimoja no pašas bērnības, un es esmu pati priekš sevis izlēmusi, ka es to gribu mainīt, un es gribu savu ķermeni izvilkt augstākā frekvencē. Ja? Un man ir prieks, ka es spēju iedvesmot to darīt arī citiem, un arī tiem citiem sanāk. Un tas ir pats foršākais. Tā kā es noteikti šai māmiņai negribu teikt, ka neko nevar darīt. Es gribu teikt, ka var darīt, un viss ir reāli izdarāms. Ja? Protams, tas nenotiks vienas dienas laikā, tāpēc, ka te ir jātīra līmfa. Ja? Un, tad es, pateikšu līdz galam, ka ir jātiek vaļā no piena produktiem. Piena produktus mēs izņemam ārā. Es vienkārši atkal aizpiņķerējos, ka es runāju par to, vai ne? Bet piena produktus mēs ņemam ārā, tas būtu ideālā variantā, jo piena produkti ļoti pieduļķo līmfu. Ja? Ļoti pieduļķo līmfu. Un tas ir klasiskais variants, kad sākās arī detoks simptomi. Tie sākās ar gripas un saaugstēšanās simptomiem. Sākās dažādas puņķi, asaras, pa deguniem, visādi iekaisumi, viss kaut kas nāk ārā, un tam ir jāļauj iznākt ārā. Tas ir vecais stagnējošais, tas, kam tur nav vairs ķermenī jābūt, tas nāk ārā, jo ķermenis neko neturēs tādu, kas tam nav vajadzīgs, ja? Vai dara sliktu. Mums vienkārši šeit ir jāiemācās uzticēties. Un māmiņām ir ļoti svarīgi izglītoties arī šajā ziņā. Tas ir svētīgi. Gan, ja jūs sekojat alopātiskai medicīnai, vai jūs sekojat naturopātijai, ir ļoti labi zināt abas puses tomēr, ja? Pat, ja jūs pilnīgi nevarat 100% pieņemt to, ko es runāju, un tas visdrīzāk arī būs, ne visi varētu pieņemt, un es esmu pilnīgi to, es saprotu to, ja, jo arī es to nevarēju sākumā pieņemt. Es vispār nevarēju iedomāties, kā var dzīvot cilvēks tikai uz augļiem un salātiem. Un kur es esmu, un es dzīvoju, un esmu ļoti laimīga. Es nekad mūžā vairs nemainītu to, nemainītu šo situāciju, vai tā, kā es jūtos, un kā es jūtos, jā, ar to, kur es biju kādreiz, un to nevar salīdzināt vienkārši. Lūk, tā kā par to nesatraucamies, un te arī ir, ja ir alerģijas, tad vienkārši lietojam to, ko mēs varam, jā, to, kas mums garšo, atrod, kas mums garšo, ko mēs varam izturēt un ēdam kaut vai tikai to, ja. Bet, protams, es ieteiktu tomēr griezties pie manis, mēs varam izrunāt jau precīzāk, izrunāt kaut vai tajā padziļinātā konsultācijā, ja mēs izējam cauri visām tātad vēsturītei, un tad jau ir jau tāds konkrēts jau plāniņš, ko es varu iedot jums, un tad jūs ejat pēc tā plāniņa, cik jūs varat. Un es nevienam nesaku jums tādēļ 100%, protams, ka jāturās, ja, bet es pilnīgi saprotu, ka tas var notikt neuzreiz. Ja? Neuzreiz cilvēks var ielikt augļos un uzreiz sākt ēst tikai svaigu. Tur ir vajadzīgs arī pārejas periods, un pārejas periodi ir, kur mēs lietojam bāzes uzturu. Ja? Un tie var būt arī termiskie apstrādātie dārzeņi. Kaut kādu laiku, kamēr mēs tajā visā ieejam. Un cilvēki to dara, veiksmīgi izdara. Pat cilvēki, kas domāja, ka viņi nekad mūžā kaut ko tādu nevarēs izdarīt, un viņš man ir pilnīgi augļos, viņš pats brīnās par to. Un ir uzlabojumi. Ja?
Tālūk, tā bija mana, tātad mans, ka es pasīšos, varbūt es vēl kaut ko palaidu šeit garām, nu jā, par sietpatekšņiem un alerģijām, principā jā, tas ir viens un tas pats, un tā reakcija ir no tātad virsnieres un tātad endokrīnie dziedzeri, tie loģiski, jā, tie mums vispār pārstimulēti visiem cilvēkiem, un bērnam tas principā arī, ja mēs bērnu uzliekam uz šī ceļa laicīgi uz atveseļošanās ceļa, jā, tad viņam arī turpmāk dzīvē viņam būs daudz vieglāk un viņš vispār ēdīs veselīgāk, ja pat viņš aizies nedaudz atpakaļ, jā. Tā kā arī atgādināt vēl gribu to, kad es nepromotēju vai nevelku visus iet 100% augļos, es to nekad nevienam neesmu teikusi. Šis ir terapeitiskais līmenis vai stadija, terapeitiskās sesijas, un, protams, ka tās var paņemt gadus, jā, gadus var paņemt, bet kas ir, piemēram, 5 gadi veselības atgūšanā, ja mēs esam 40 vai 50 gadus šo veselību bojājuši. Es domāju, tas nav nekas vairāk, ne? Un turklāt tas ir pilnīgi par baltu velti. Nu kā? Nu, jums jāpērk augļi. Jā, protams. Ģimenei ēd vēl kaut ko citu, protams, tas pieliks klāt. Loģiski, tā būs. Bet te tad jums ir jāizlemj vienkārši, ko jūs darat ar to. Jums vienkārši ir šī atslēga, jā, kas strādā. Kā jūs to izdarat? Nu, tas jums tad pašiem jāizlemj, ja? Tā kā sveiki un priecīgi bija man ar jums papļāpāt, un tātad tiksimies nākamajā reizē, un ja kas, piesakojiet tātad Telegram kanālā, nākiet bariņā un darbosimies kopā, un jā, šis bija tāds video par limfu un alerģijām. Labi, līdz nākamajai reizītei tad uz tikšanos.